Lai mēs varētu patiešām saprast dzimtas karmu un tās ietekmi uz savu un līdzcilvēku dzīvi, mums ir jāzina, kādā veidā citi cilvēki ietekmē un kādu lomu spēlē mūsu dzīvē. Jeb tieši kas ietilpst mūsu dzimtas sistēmā, ko mēs varam uzskatīt par radiniekiem. Pirmā lielā grupa ir asins radinieki. Šeit ietilpst visi tie, kuri ir dzimuši mūsu dzimtā. Viņi visi ir dzimtas koka neatņemama daļa un attiecīgi mūsu liktenis, jo pateicoties viņiem veidojas mūsu personīgā un ģimenes vēsture. Šajā kategorijā ietilpst mūsu bērni, mazbērni, vecāki, vecmāmiņas, vectēvi, tēvoči, sievas, mātes, brāļi, māsas, brālēni, māsīcas un tā tālāk. Te ietilpst arī abortētie bērni un bērni, kuri nomiruši zīdaiņu vecumā, bērni, no kuriem atteikušies vecāki un dēļ kaut kādiem iemesliem aizmirsti vai atraidīti radinieki, tā skaitā radinieki, kuri bezvēsts pazuduši. Šī kategorija ietilpina visus tos, par kuriem ir arī nērti runāt vai atcerēties. Nevienmēr vecāki stāsta saviem bērniem par abortiem vai par vecstāvu, kura liktenis izsauc vien kauna sajūtu. Tomēr, pat ja par kādu nav pieņems runāt, viņš vienalga paliek dzimtā, jo viņam ir tiesības pēc dzimšanas. Otra lielā grupa ir pieņemtie radinieki. Pie šīs kategorijas pieder tie, kuri tika pieņemti mūsu dzimtas sistēmā caur laulību vai savādāku atbildības formu. Kad mūsu ģimenes loceklis apprecās, viņš tādējādi pievieno pie mūsu dzimtas sistēmas citu dzimtas sistēmu, kopā ar tās karmiskajiem uzdevumiem un parādiem, svētību un grūtībām. Ģimenes radīšana ir divu dzimtes sistēmu apvienošana, kas nostiprinās ar laulību, ceremoniju un solījumiem, bet vēlāk ar bērnu piedzimšanu. Šajā kategorijā ietilpst māsas vai māsīcas vīrs, brāļa vai brālēna sieva, sievas vecmāte un vectēvs, viņu brāļi un māsas un tā tālāk. Vienvārds sakot, visi daudzie dzimtai pievienotie radinieki, kuri ietilpst citas dzimtas sastāvā. Šajā kategorijā ietilpst arī adoptētie kaut kad bērni. Bērni, kurus adoptē līdz 6 gadiem, viegli pievienojas jaunajai ģimenei. Viņu liktenis sinhronizējas ar jauno ģimenes likteni, un pieaugot viņi viegli asociē sevi ar jaunajiem vecākiem. Ja bērnu adoptē pēc 6 gadu vecuma, tad viņam būs grūtāk saplūst ar jauno ģimeni, jo palaižas viņa dzimtas programma, kas formē viņa likteni un dzīves ceļu. Šajā kategorijā arī ietilpst cilvēki, par kuriem mūsu ģimene vai kāds no mūsu ģimenes locekļiem uzņēmās atbildību. Piemēram, pēc stihijas katastrofas ģimene deva pajumti vientuļai vecmāmuļai un nesautīgi rūpējās par viņu līdz viņas dzīves galam. Pieņemto radinieku kategorijā ietilpst cilvēki, kuri saņem no mūsu ģimenes regulārus ziedojumus un palīdzību, piemēram, bērnu namu bērni, veci cilvēki, veterāni vai citi. Nākamā kategorija ir karmiskie radinieki. Cilvēki, kuri vienā vai otrā mērā ietekmējuši visas mūsu dzimtas likteni vai kādu no mūsu dzimtas locekļu likteņiem. Tie ir tā saucamie karmiskie radinieki, un viņu saikne ar mūsu dzimtu noteikts ar karmiskajiem parādiem. Tie nav ne asins radinieki, ne likumiskie, bet viņu rīcība ir ietekmējusi ģimenes dzīvi vai nu no pozitīvās vai negatīvās puses. Atšķirībā no iepriekšējās kategorijas, karmisko radinieku ietekme kā likums ir bijusi vienkārtēja vai neilga. Kategorijā ietilpst pirmkārt cilvēki, kuri ir pozitīvi ietekmējuši, piemēram, drošsirdīgs ugunsdzēsējs, kurš bērnībā iznes no degošas mājas, vai sieviete sanitāre, kuru izglāba vecstāvu kara laikā, vai garām gājies, kurš aizstāvēja māsu no huligāniem, vai ārsts, kurš veiksmīgi paveica operāciju. Vienvārds sakot, visi tie cilvēki, kuri pūliņi izglāba vai palīdzēja kādam no ģimenes locekļiem. Otri ir tie, kuri kaitēja vai ienesa bēdas mūsu ģimenē. Zagļi un krāpnieki, kuri radīja ģimenē zaudējumu, slepkava, kurš mēģināja nogalināt kādu ģimenē, ļauni kaimiņi, kuru darbības noveda pie slimībām, zaudējumiem vai dēļ kā bija spiesti pārvākties, arī akušieri, kuri veica abortus.
Trešie ir varas pārstāvji. Jebkurš cilvēks, kuram piemīta vara, un kurš ar savu rīcību, pavēlēm, politiku un personīgo piemēru ietekmē daudzus cilvēkus un ģimenes. Tie ir piemēram vadītāji, priekšnieki, komandieri, deputāti, prezidenti un tam līdzīgi. Ceturtie skolotāji, guru, filozofi un zinātnieki. Te ietilpst visi tie, kuri rada filozofiskas sistēmas, mācības, pasniedz un izplata kaut kādas zināšanas. Tādi cilvēki veido un translē pasaulē uzskatu sistēmas un filozofiskus apgalvojumus, kas ietekmē lielu cilvēku skaitu uzvedību un pasaules uztveres. Ja zināšanas stimulē cilvēku veikt noteiktas darbības, tad šo zināšanu nesējs dala daļu atbildības. Pēdējā lielā kategorija ir emocionālie radinieki. Te ietilpst visi tie, kuri ir saistīti ar mums vai mūsu radiniekiem caur spēcīgiem emocionāliem pārdzīvojumiem, gan pozitīviem, gan negatīviem. Šeit ietilpst draugi, ar kuriem kopā mēs esam lielu dzīves daļu un kuri var būt pat tuvāki par radiniekiem. Šie cilvēki ir ietekmējuši mūsu attīstību, pasaules uztveri, uzvedību, dzīves vērtības. Tādējādi viņi spēcīgi ietekmēja mūsu dzimtes likteni, pat nesot tajā formāli. Šeit ietilpst arī cilvēki, ar kuriem mūsu radinieki izjūta spēcīgas emocijas, piemēram, pirmā mīlestība, vai tie, ko ļoti ienīstam un kam gribam atriepties, tie, kuriem esam ļoti pieķērušies. Citiem vārdiem sakot, te ietilpst visi tie, kuri ir atstājuši spēcīgas emocionālās pēdas mūsu dzimtas locekļu likteņos. Šajā kategorijā ietilpst arī seksuālie partneri. Seksuāls sakars pat pats nenozīmīgākais un bez pienākumiem. Mūsdienās pret intīmām attiecībām nav pieņemts attiekties nopietni, bet tas tomēr ir ļoti spēcīgs faktors, kas ietekmē dzimtas sistēmu. Visi šie cilvēki zināmā mērā pievienojas mūsu dzimtai un to ietekmē. Jo vairāk cilvēks atļaujas tādus sakarus, jo spēcīgāk viņš atņem vērtību ģimenes uzticībai, jo vairāk ar savu uzvedību demonstrē morāles, tīrības neievērošanu un atbildību attiecību priekšā. Viss tas nevar neietekmēt pēcnācēju likteņus. Tikums un uzplaukums, saprāta spēks, izlēmība un mērķtiecība, tas viss sabrucinās caur netikumiskām dzimuma attiecībām. Un mūsu bērnu apziņas tīrība patiešo ir atkarīga no mūsu likumības un uzticības ģimenes principiem. Ja cilvēks atrodas laulībā un krāpj otru, viņš pirmkārt rada problēmas savā ģimenē un otrkārt ieiet svešā ģimenē un uzņemas uz sevi atbildību par otras ģimenes problēmām. Laulāto krāpšanas ir nelikumīga pieslēgšanās pie citas dzimtas sistēmas caur apmānu. Šāda nelikumīga dzimtas sistēmas savienošana noved pie negatīvu un postošu enerģiju apmaiņas, un tās atbalsts var ietekmēt vēl ļoti ilgu laiku. Tātad dzimtas sistēma ir ne tikai tiešie radinieki, bet tai pievienojas arī tie, kuri ietekmēja un turpina ietekmēt vienā vai otrā veidā. Tādējādi mūsu dzimtas sistēma ar citām dzimtu sistēmām veido vienotu organismu un visas cilvēces dzimtas koku.